Uz sarunu aicinājām Kuldīgas uzņēmumu CAPC konsultants īpašniekus Aldi un Antru Dilānus. Runājām galvenokārt par informācijas tehnoloģiju pakalpojumu kvalitāti Latvijā, par iespējamiem riskiem un ieguvumiem iepērkoties internetu veikalos, kā arī par problēmām, kas saistītas ar pirātisko programmatūru. Pēdējos gados cilvēki vairāk izmanto iespēju iepirkties online veikalos un tieši arī ar informācijas tehnoloģiju preces, spēku, fotoaparātus, videokameras, jo šīs cenas ir zemākas, protams, dēļ tā, ka šiem internetu veikaliem varbūt nav fiziskā vieta, kur viņi atrodas, viņiem tikai juridiskā adrese, viņi pasūta un viņiem zūd tās izmaksas, kas rodas uzturot veikalu. Ja? Vai jūs jūtat, ka pēdējos gados šī popularitāte internetu veikala ir pieaugusi uz savu apgrozījumu, izjūtat to? Jā, ļoti stipri izjūtam. Ļoti stipri izjūtam, un mēs nekad nevarēsim konkurēt ar tādu cenu kā internetu veikalu cena. Mēs varam piedāvāt tikai klāt kaut kādu savu pakalpojumu, savu servisu un tikai pārdot kopā ar kaut kādu pakalpojumu, kaut kādu servisu. Mēs dodam klāt, tātad, ja cilvēks nopērk internetu veikalā datoru, viņš atnāk ražotāja aizpakotā kastē, jā, tātad viss no A līdz Z jāizdara pašam lietotājam. Nopērkot pie mums to pašu mantu, viņa jau būs sagatavota lietotājam jau tādā stāvoklī, ka viņš piespiež pogu un sāk darboties, jā, to mantu. Visi sistēmas jauninājumi sainstalēti, antivīrus jauninājumi sainstalēti, sistēma nostartēta. Protams, tas ir kāda sistēma, jā. Jo teiksim, pērkot pliku datoru saucamo, tad mēs varam piedāvāt legāls bezmaksas programmas, kas ir Linux. Vai arī tad atdot tādu, kā ir. Tas vairāk attiecas ar programmatūru. Otrs, kas ir ar internetu veikaliem, dažu brīdi cilvēks redz tikai to cenu pērkot. Ja? Viņš neredz tā produkta vērtību, ja? Internetu veikalā. Dažu brīdi neizlasa kārtīgi visu preces aprakstu, ja? Ierauga, brīnišķīgi, 200 latu dators, ja? Nopērk, ieslēdz, dators rāda melnu bildi, ja? Izrādās programmatūra nepieciešama, ja? Un tad nāk pie mums, ja? Skatās un bez mazvai nāk kādreiz ar pārmetumiem, ja? Kāpēc jūs man prasat tagad vēl kaut kādus 70-80 latus klāt, ja? Pa ko? Viņš ir datoru nopircis, ja? Brīnišķīgu cenu. Tā viņš ir un tā viņš būs, kamēr no valsts puses nebūs tā attieksmes maiņa, ka jāskatās nevis tikai vienīgais parametrs, uz ko var skatīties, tā ir cena, bet jāskatās arī, ko tā prece no sevis parāda, ja? Tātad, kas viņā ir tā cenā iekļauts, ja? Un kādi pakalpojumi par to cenu būs pieejami. Tikmēr visi ies tajā taciņā, kā lielais priekšnieks no augšas pasaka. Tas laikam no cilvēka dabas ir, ka par tādu fizisku lietu viņš ir gatavs maksāt, bet par kaut kādu šķietam netaustām, kas ir programmatūra, viņš liekas, kāpēc man vēl maksāt tur 100 latus pa Windows un vēl, ja es gribu tur, teiksim, Photoshop un vēl ko, tad vēl vairāk, jā. Ja es to varu dabūt aiz stūra nelegāli, mums liekas, ka tas varētu kādreiz mainīties šī tā. Mūsu dzīvē laikam nē. Tur pārāk daudz kam jāmainās, jā. Ja treknējos gados parasts krāsotājs vai apmetējs varēja braukt ar jaunu X5 džipu, jā, un viņš varēja atļauties ļoti lepni dzīvot, ja? Tikai tāpēc, ka viņš darīja visiem saprotamu darbu. Ja? Tātad viņš fiziski nokrāso tik un tik kvadrātmetrus sienas, ja? Tas nozīmē, ka viņš var saņemt tik un tik naudas. Ja? Tas, ka es aizbraucu pie klienta, ja? Ar savām zināšanām sakonfigurēju serveri, ja? Tur uzstādu programmatūru, pieejas tiesības un visu pārējo, tu neko redzamu neizdarīji, ja? Tātad, pa ko man jāmaksā tev liela nauda? Un tieši tas pats attiecās arī programmas kodu. Uz to, nav taustāma tā lieta, ja? Ko tu dari, ja? Un līdz ar to nav arī pa ko maksāt.
Nu, tad, kad tiks vērtēts intelektuālais darbs augstāk, jā, tad varbūt tās arī šī problēma pazudīs. Nu, protams, tas viss atkarīgs arī no vispārējās ekonomiskās situācijas. Pie mums interneta pieslēgums ir krietni ātrāks kā vairumā Eiropas valstu. Nesen lasīju, šķiet, ka Anglijā viņi lielījās ar 200 megabitiem sekundē, ka mums sen jau ir 500. Jau. Kāpēc ir šāda situācija, ka, teiksim, tieši pakalpojumu jomā, varbūt šajā internetu pakalpojumu jomā mēs esam attīstītāk kā vairums Eiropas valstu? Viņi ātrāk sāka un ieguldīja naudu vecākās tehnoloģijās. Ja? Viņiem tagad tā vecā tehnoloģija jānomaina ar jaunāku tehnoloģiju. Daudz grūtāk ir nomainīt kaut ko vecāku pret jaunāku. Ja? Nevis radīt tukšā vidē jau ar jaunu tehnoloģiju. Ja? Mums ir savādāk, ka mums nāca online pieslēgumi, ja? Tad mums jau nāca jau jaunākas paaudzes visas bāzes aparatūra. Ja? Tāpēc ir tā situācija tāda. Principā šeit mēs esam nedaudz vinnējuši, ka mēs... Jā. Pagaidījām pāris gadus. Tāpat ar digitālo televīziju tas pats, jā. Ja mēs būtu ielēkuši kaut kādus 10 gadus atpakaļ tās digitālās televīzijas sistēmā, jā, mēs visi skatītos kaut kādu vecu MPEG-2 standartu. Jā. Tagad mēs skatāmies MPEG-4 standartu. Jā. Arī zināmā mērā vinnētāji.